Labdien! Biedrība Sateka ir izsludinājusi līderu projektu pieņemšanas pirmo kārtu uzņēmēju darbības attīstībai Gulbenes novada teritorijā. Plašāka informācija par šo projektu pieņemšanas pirmo kārtu ir pieejama Biedrības Sateka mājaslapā Sateka LV sadaļas apakšsadaļā līderi 23-27 projektu konkursu pirmā kārta. Projekta iesniegšanas laiks ir no 5. marta līdz 5. aprīlim, un projekta pieteikumi ir iesniedzami tikai elektroniskā veidā Lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Ja jūs izmantojat informāciju mūsu mājaslapā, tad jūs uz šo pieteikšanās veidlapu varat nokļūt, uzspiežot uz šo aktīvo saiti vai rakstot šeit mājaslapas nosaukumu eps.lat.gov.lv. Jums atvērsies iespēja ielogoties šajā sistēmā. Ir vairākas iespējas. Jūs varat ar savu lietotāju vārdu un jūsu pašu izveidoto paroli, kā arī pieslēgties ar e-parakstu, ar identifikācijas karti vai internetu banku vai e-mobila. Es izvēlējos pieslēgties ar elektronisko karti. ID karti tātad izvēlos, apliecinu, ka piekrīt identifikācijai, autorizējos, ievadu atbilstošos PIN kodus, atbilstoši autorizācijas veidam. Jums atvērsies ar jūs. Šobrīd es izmantoju Biedrības Sateka elektronisko pieteikšanās sistēmu, lai varu jums parādīt piemēru, bet jums tātad šeit parādīsies jūsu informācija, vai tas būs jūsu uzņēmums, vai jūs kā fiziska persona iesniegsiet. Tātad parādīsies klients, vai nu jūsu uzņēmums šeit nosaukums parādīsies un klienta numurs, vai ja jūs būsiet fiziska persona, kas iesniedz projektu pieteikumu, šeit parādīsies jūsu vārds, uzvārds kā klients. Lai jūs varētu izveidot jaunu projektu pieteikumu veidlapu, jums ir jāiet uz sadaļu projekti un investīcijas un jāiet uz apakšsadaļu pievienot jaunu projektu iesniegumu. Jums atvērsies šāds loks. Jums ir jānoritina līdz lejai un jāspiež uz logu izveidot jaunu līderu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas pieteikumu. Jums atvērsies papildus loks. Šeit jūs ierakstīsiet jebkuru Gulbenes novada pagasta nosaukumu vai pilsētas nosaukumu. Tātad jums parādīsies izveidot jaunu iesniegumu Biedrībā Sateka. Uzspiežam uz to. Jums ir jāuzspiež reģistrēt pieteikumu kola 1921. Tas nozīmē, ka šeit reģistrējoties jūs esat izveidojuši savu projektu pieteikuma veidlapu, bet veidlapa nav joprojām līdz galam izveidota. Jums ir jāizvēlas atbilstošā rīcība, kurā jūs iesniegsiet savu projektu pieteikumu. Kā piemēram, es jums šeit norādīšu rīcību UD1 atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai, un tad šeit norādīšu projektu vadītāju. Kā projektu vadītāju obligāti norādām to cilvēku, kurš pārzinās jūsu projektu ne tikai tā vērtēšanas laikā, īstenošanas laikā, bet arī projekta uzraudzības laikā, ar kuru var sazināties gan Biedrības Satekas pārstāvi, gan Lauka atbalsta dienesta pārstāvi. Norādiet kontaktu tālruni, kuru tiešām varēs jebkurā laikā sazvanīt, kā arī norādiet e-pastu, ar kuru var sazināties gan Lauka atbalsta dienas, gan Biedrības Satekas pārstāvi projektu gan vērtēšanas, īstenošanas, gan uzraudzības laikā. Un spiežam šeit saglabāt. Jums ir izveidots projekta pieteikums. Kā jūs varat tikt jebkurā laikā pie šī pieteikuma? Parādīšu jums to. Atverot, tātad ielogojoties, jums kā vienmēr parādīsies šāds loks, ejam uz projektu un investīcijas, projektu iesnieguma saraksts, un jūs izvēlēsieties jūsu konkrēto projektu.
Tātad šis tikko veidotais projekts ir šeit, un jūs kurā brīdī varēsiet labot un papildināt savu projektu pieteikumu. Informāciju par projektu pieteikumu nākamo sadaļu aizpildīšanu mēs pastāstīsim nākamajos video. Lai jums veicās projektu iesniegumu izstrādē, uz tikšanos biedrībā Sataka, jo mēs jums palīdzēsim izstrādāt projektu un palīdzēsim īstenot jūsu ideju. Uz tikšanos! Veiksmi!